Katru gadu Adobe Illustrator palaiž kādu jaunu funkciju, kas pātrina dizaineriem darbu, uzlabo programmu, un 2025. gads nebija izņēmums. Es parādīšu dažas no šīm funkcijām, lai arī tu tās zinātu un nepalaistu garām. Pirmā funkcija, ko es jums vēlos parādīt, ir Object on a Path, jeb ļoti ērta funkcija, ja jūs vēlaties kaut ko uzlikt uz konkrētas līnijas. Iepriekš to varēja izdarīt ar tekstu, tagad to var izdarīt arī ar elementiem. Pieņemsim, es uzvilkšu kādu līniju, un uz šīs līnijas es vēlos izkārtot elementus. Iepriekš tas varbūt bija jādara sarežģītāk, iepriekš bija tā, ka mēs katru elementu atsevišķi kārtojam, tad šobrīd viss notiek automātiski. Tātad viss, kas mums ir jāizdara, ir jāievelk šie elementi, jebkurš elements, kur jūs vēlaties uzlikt uz līnijas, biežam Object on a Path un uz mērķa līnijas, kuru vēlamies. Un viss, tas arī reāli viss. Tālāk mēs vienkārši varam pamainīt, cik tālu viens no otra atradīsies, pamainīt arī virzienus, ja tas ir nepieciešams. Ļoti ērti un ātri, iepriekš tas mums būtu jādara 10-15 minūtes. Nākamā funkcija ir tāda, par kuru esmu diezgan pārsteigta, cik labi tā tika ieviesta un cik ērta tā ir. Jo iepriekš arī bija Image Trace, jūs varējāt parastu bildi pārveidot par vektoru, bet tagad tā ir uzlabota un jūs varat to izdarīt pat ar gradientiem. Tātad spiežam Image Trace un, protams, šādi mēs to neatstājam papildus iestatījumi. Un tagad ir papildus iestatījumi Advanced un jūs tagad varat izmantot pat gradientus. Galvenais uzlieciet Mode Color, tas ir pirmais, palete, varat limited un automātisko, tas ir viena alga, un tā jaunā funkcija ir gradients, lai nebūtu šo vairāk rimbulīšu, uzspiežat gradients un pasieties, cik viņš labi viņus uztaisa. Agrāk tā galīgi nebija, agrāk būtu palicis šādi, un tas arī būtu tas vektors. Kā mums šo efektu vajadzēja, tagad jūs varat jebkuru gradientu bildi arī pārveidot par vektoru, un tā vairs nezaudēs savu kvalitāti, tā, kad jūs to pievilksiet tuvāk. Nākamais runāja par mockupiem. Iepriekš tā bija reāla problēma, tā mockup funkcija it kā strādāja, bet tajā pašā laikā nestrādāja, bet tagad tā ir mazliet uzlabota. Tā ir efektīvāka un labāk atpazīst priekšmetus. Mockup un preview mockup. Tātad tas, ko mēs tagad varam darīt, mēs varam izvēlēties jau esošas mockupus vai izvēlēties savus. Es paņemšu kādu packaging, paņemšu to pašu krūzīti, piemēram. Kur ieliekam krūzīti. Un redzat, šo elementu jūs varat bīdīt, pārvietot, palielināt priekš klientiem, lai viņi redzētu, kā tas izskatīsies, kā šis dizains izskatīsies dažādām vietām. Bezmaksas mockups, priekš bezmaksas ļoti labi. Daudz labāk uzlabots nekā bija iepriekš, daudz labāk atpazīst to krūzīti. Iepriekš viņš diezgan plakans palika, bet tagad viss ir kārtībā. Varbūt nav super profesionāli un neieteiktu to izmantot visu laiku, un tomēr dažreiz samaksā par kādu mockupu un lejuplādēt īstu, bet arī šī versija priekš tādiem ātriem darbiņiem ļoti, ļoti labi darbojas. Aizpildījums, jūs varat aizpildīt kaut kādu konkrētu formu. Es uzlikšu, pieņemsim sirsniņu uzzīmēšu, uztaisīju viņu par formiņu un uztaisīšu viņai līniju apkārt. Tas, kas tagad ir Generative Fill, jeb jūs varat aizpildīt formu pēc jūsu vēlmēm. Kur tas ir jādara? Ejiet uz Object, Generative Fill, tas ir beta versijām, uzspiežat virsū un rakstat, ko jūs vēlaties tur redzēt. Es vēlos sirdsniņas aizpildījumu. Aizpildīsim ar tulpītēm, kur ieteikumus paskatīsimies. Shape Strength, Details, Maximum, uzliksim maksimālās detaļas. Jūs varat izvēlēties arī stilu, efektus un krāsas, bet es uzlikšu pašlaik šādi vienkārši jums piemēram. Jā, un redzat, viss aizpildījums pilns ar detaļām, tas viss ir vektoros, tās nav bildes, un es teiktu, pietiekami labi iepriekšējām versijām. Protams, ir ko pielabot, bet paskatieties, agrāk tā noteikti nevarēja. Tā kā mums tagad ir izveidota sirsniņa un elements, tad es parādīšu vēl vienu foršu lietiņu – artboardus. Elementi tagad pielāgojas artboardiem. Skatieties, normāli jūs palielināt artboardu, un kas notiek? Elements paliek uz vietas. Bet, ja jums pēkšņi vajag nomainīt kaut kādam Instagrama, TikTokā un plakātu izmēram, jums viss ir jādara manuāli. Tad šobrīd ir tāda lietiņa kā Scale,
Scale Artwork, iepriekš tādas nebija, uzspiežam virsū, un kas notiek? Palielinās arī viss zīmējums, visas lietas, kas ir uz konkrētā rāmīša. Jauna gradientu funkcija. Tu tagad vari ievilkt uzreiz vairākas krāsas, un tev tas nav jādara manuāli. Piemēram, es izvēlējos, kas vēlos dzeltenu, šo oranžo un violetu, pieņemsim. Tas, ko es varu darīt, es vienkārši turu shift un komandu un čik, salieku kopā vairākas krāsiņas un ievelku pie gradienta. Un tas ir viss, man tas nav jādara manuāli, ievietot to savā elementā. To var darīt ar jebkurām krāsām, jebkuriem svačiem un tā tālāk. Tā kā ļoti ērti un parocīgi, atkal ietaupa mums vismaz 10 minūtes. Paldies, ka noskatījies! Es ļoti ceru, ka tev noderēja. Un ja tu vēlies vairāk apgūt grafikas dizainu, logo izveidi, teoriju, par to, kā profesija strādā reālajā dzīvē, tad tu droši vari pievienoties maniem kursiem grafikas dizaina pamati. Es tiešām cenšos dalīties ar informāciju pēc iespējas vairāk, cik no es varu iekļaut. Ir arī ļoti foršas studenta atsauksmes, tāpēc droši pievienojies. Kā arī abonē šo kanālu, spied laiku un cerams tiekamies vēl kādā video, bet primāri te būs arī citi lektori, citas sarunas, esam arī Spotify podcastu formātā.